Vārds jums. Labdien! Patiesi prieks un paldies par iespēju šeit pastāstīt par mūsu pieredzi, ieviešot projektu, saucamo publiskās ārtelpas projektu, mums gadījumā Gulbīšu parku atjaunošanu Gulbenē. Jau ļoti sen bija šī iecere un vajadzība, jo esošais parks bija gan morāli, gan fiziski nolietojies, bija nepieciešami uzlabojumi. Jaunās iekārtas rotaļlaukumam mijās ar vecajām iekārtām, parks tika ik pa laikam papildināts, bet esošās ietves, strūklaka, bija pienācis laiks kaut ko darīt. Un tā jau 2019. gadā nonācām līdz lēmumam, kad ir jāsāk kaut kas darīt un jāsāk strādāt pie uzdevuma izstrādes. Un nonācām pie risinājuma, ka vislabākais, lai sasniegtu rezultātu, būtu ideju daudzveidība un varētu izvēlēties labāko projektu. Nonācām līdz tam, kad jāsludina metu konkurss. Bet arī pirms metu konkursa sludināšanas tika ieguldīts diezgan liels darbs, gan sarunā ar sabiedrību, ar viedokļu uzklausīšanu, analīzi, lai sastādītu kvalitatīvi un atbildīgi metu konkursu uzdevumu, kā arī projektēšanas uzdevumu. Kā rezultātā metu konkursā piedalījās veseli 6 dalībnieki un izvērtēja šo metu ļoti atbildīgi žūrija. Bez šaubām žūrijā bija gan pašvaldības administrācijas cilvēki, pilsētas pārvaldes vadītājs, attīstības cilvēki, bet lielāko lomu šī metu izvērtēšanā ņēma certi speciālisti, profesionāļi, kas bija ainavu arhitekti un arhitekti, gan būvvaldes, gan pieaicinātie no malas, jo bieži vien mēs uz vietas pie daudz kā esam pieraduši, iztēlojamies jau kaut kādas savas iezīmes, bet pieaicinot cilvēkus no citām pašvaldībām, no citiem novadiem, rodas tāds plašāks skatījums. Un jau sastādot metu konkursu, mums bija ļoti svarīgi, lai vide parks būtu gan estētisks, kvalitatīvs, gan pieejams visām paudzēm un visiem cilvēkiem, gan arī izvēlētie materiāli būtu ilgmūžīgi un ilgspējīgi. Un, metu konkursa rezultātā mums piedāvājumu iesniedza un uzvarētājs bija SIA DJA, kas arī izstrādāja šo būvprojektu. Šeit uzliku slaidu par to, kā šo vizualizāciju redzēja izstrādātājs, kur tika ņemtas vērā Gulbenes iedzīvotāju arī pirms tam izpētītās vajadzības, gan saglabājot šo te Gulbenes tēlu, izvēlēties kā Gulbenes simboliku, jo tiešām viedokļi dalījās. Bija, kuri teica, ka varbūt nevajag pieraduši jau pie tā Gulbja, ka vajadzētu kaut ko pamainīt, bet ļoti labi, ka arhitekti redzēja un atstāja šo Gulbenes tēlu, Gulbīšu parks. Gan projektēšanas uzdevumā bija, ka jāiekļauj esošās iekārtas, tas ir jāatjauno, jārestaurē, ja tas ir iespējams, kā arī ārā trenažieriem ir jāatrod savu vieta šī parka lietošanā. Šeit es ieliku slaidu arī par to, kā arhitekti redzēja to savā metu piedāvājumā no putna lidojuma. Un šeit jau tālāk, kāds tas ir gala rezultātā izstrādātais projekts ģenplāna redzējumā. Tad pie projekta strādājām nedaudz vairāk kā gadu. Un redzams, projektētājs ņēma vērā gan mūsu prasības un projektēšanas arī izstrādes laikā strādājam pie tā, lai būtu vides pieejamības prasības, būtu gan vājredzīgajiem vadlīnijas, gan viena līmeņa šīs te pārējas slīpumi ietvēm, lai gājēji plūsmas būtu tādas, kā nebūtu ne par daudz, ne par maz, teiksim, lai arī saglabātu šo te zaļo zonu un pielāgošanās klimata pārmaiņām arī bija viena no aspektiem zaļā zonas saglabāšana. Daudz tika strādāts pie jautājuma, ko darīt ar esošiem kokiem, kur ir gan jau savu nokalpojuši, gan vēl dzīvi un augoši. Un projektētājs arī ilgi analizējot, maksimāli ņēma vērā, saglabājot maksimāli daudz kokus. Jā, kā minēju, mēs projektu
redzējām, ka jāsadala ir 3 kārtās, jo finansējuma iespējas visticamāk, kad vienlaicīgi nebūs jau projekta izstrādes laikā. Lēmām, ka vismaz projekts jāsadala tādās daļās, lai katru daļu atsevišķi varētu pabeigt un nodot eksploatācijā un eksploatētu. Nevis kaut ko daļu iesākt un pēc tam nezināt, vai finansējums būs vai nebūs pabeigšanai. Tāpēc gadījumā kreisās puses projekta daļa pirmajā kārtā tika plānota palaista uz īstenošanu. Un tā jau 23. gadā veicām iepirkumu uz būvniecību, un 23. gada decembrī noslēdzām līgumu ar būvņēmēju un būvzraugu par darbu veikšanu. Jā, manuprāt, ļoti labi sakrita iepirkuma beigas un arī darbu uzsākšanas plānošana, ka tā ir ziemas periods, ļoti labs periods sagatavošanās darbiem, kā redzam šeit, demontāžai, koku saudzēšanai, lai ar pavasara iestāšanos varētu intensīvi uzsākt darbus pie ierakumu veikšanas, drenāžu tīkla izveides, un visu vasaru varētu intensīvi notikt darbi. Gribētu pieminēt vienu tādu stāstu, ko mēs gājām cauri gan projektēšanas laikā, gan iesākot ideju, kā jau minēju, par šīs gulbīšu stāsts. Šī ir fotogrāfijā esošā skulptūra, Strūklakas skulptūra, lielais gulbis. Un būvniecības laikā, lai arī tika skaidri iedzīvotājiem runāts, stāstīts, prezentēts, ka esošie gulbīši paliks, joprojām bija bažas, vai ta gulbīši būs vai nebūs šajā parkā. Un šis lielais gulbis parkā palika visu būvniecības laiku, un bija mums vēl papildus būvzraugs, kas vēroja un kārtīgi pieskatīja būvniecības procesu. Bet attiecībā par mazajiem gulbīšiem, ka ik pa laikam iedzīvotāji jautāja, kur tad viņi ir palikuši, un izraisīja bažas, vai tad viņi atgriezīsies, vai kaut kur netiks citur uzstādīti. Jā, un šeit jau ir būvniecības procesa noslēgums. Mums ļoti svarīgi bija būvniecības procesā arī, kad uzsabūcēs mēs nodrošinājām pasūtītāju pārstāvi būvinžinieri, lai arī mums šajā projektā būvinžinieri nomainījās, ja no sākotnēji iesaistītajiem, un liela pateicība Andrei Dundai par projekta izstrādes procesu un Baibai Stepai par projekta uzsākšanu un Marekam Goldbergam, kas iesaistījās projekta pabeigšanā. Arī bez pašvaldības pārstāvju un komunikācijas ar sabiedrību projekts neizdotos tik veiksmīgi. Jā, kur tad bez ārējā finansējuma? Jā, kā minēju, šis ir publiskās ārtelpas fondu finansējums, 5.113. Redzam, kad fondu finansējums no ārējiem resursiem bija nepilns $500 000, bet Gulbenes pašvaldība arī šī projekta pilnai realizācijai, lai tā pirmā kārta būtu pabeigta un nododama eksploatācijā, ieguldīja arī lielu daļu savu finansējumu. Gan ārpus projekta izmaksām kā Strūklaka, bet mēs redzējām, ka tikai tādā veidā būs pilnībā pabeigta šīs ieguldījums un projekts. Jā, tādām atziņām par projektu. Lai arī kā mēs plānojām projekta ieviešanas ciklu, manuprāt, ļoti veiksmīgi, ka pilna būvniecības sezona. Būvniecības pabeigšanas periods arī iekrita vēlā rudenī un ziemas periodā. Nācās arī atliktos darbus, gan zaļā zonas sakārtošana, gan tur smilšu ieslaucīšana bruģī, kas tika izdarīts tiešām pavasarī līdz atlikto darbu beigām. Nav tāda nianse, ko varbūt sākotnēji nebijām paredzējuši arī finansējums, tā ir video novērošana. Sākotnēji sapratām būvniecības laikā, ka tāda video novērošana būs akūti nepieciešama, un varbūt pat līdz pilnības parka atklāšanai, arī kamēr zāle nav ieaugusi, mēs daļu parka atstājām nožogotu. Salikām video novērošanas kameras, un tad līdz ar parka atklāšanu, kas notika Eiropas dienā, arī atvērām parku iedzīvotājiem. Un tranzīta tās ietvītas saucamās, kas parku izmantoja pārvietojoties uz skolu vai uz darbu, varēja jau izmantot. Jā, tad projekts tika pabeigts 25. gada janvārī, un, manuprāt, mums izdevās gan
pielietot šo jauno Bauhaus principus, kaut gan tālajā 2019. gadā tādu terminoloģiju nelietojām, bet jau tad, iesaistot sabiedrību, veidojot metu konkursu, man liekas, tas ir tāds veids, kā sasniegt gan uz ilgspējīgas mērķiem virzītu projektu. Te pievienoja dažas bildes, jau šī vasarā parks tika eksploatēts, iedzīvināts, ļoti apmeklēts, sabiedrība ļoti novērtē šī projekta būtību, izmanto ikdienas pastaigām, gan iet uz parku speciāli, apmeklējot to brīvos brīžos. Jā, parkā mums ir paredzēts uzstādīts gan ūdens brīvkrants, jā, Gulbenē pirmais ūdens brīvkrants. Liels akcents ir vērsts uz bērniem, bērnu rotaļu aktīvās sadaļas daļu, āra trenažieri, kas tika atjaunoti un ievietoti estētiski iederīgi šajā parkā. Galā mazie gulbīši arī atgriezās parkā un iedzīvotāji novērtē šo. Un šeit skats no augšpuses, kā tas izskatās kā Strūklaka, ļoti gaidītā Uļša parka pārbūve. Un viena no lielākajām Strūklakām pēc sava izmēra Latvijā, un tā arī tumsā viņai izskatās, man liekas, tīri simpātiski. Arhitekti paredzēja, ka arī tumšajā laikā ar gaismjām Strūklas augstumiem var estētiski pavadīt pievilcīgāko pilsētvidi. Un bez šaubām mēs gaidām arī otro kārtu un šo finansējuma pieejamību. Uz otrā kārtā ir paredzēta mazā estrādīte, skatuvīte, kura arhitekti viņu saredzēja Gulbjas spārna formā. Un tiešām ceram drīzumā tikt pie finansējuma, pie kāda uzsaukuma, kur varam piesaistīt un pilnībā pabeigt šo projektu. Paldies! Manuprāt, svarīga ir laicīga plānošana, nebaidīties no sarežģījumiem un izvēlamies kvalitatīvus ceļus uz rezultātu.